Klasēs klātienes skolās ļoti bieži ir troksnis. Un mūsdienās arvien vairāk un vairāk izplatās tādas diagnozes kā autisms, uzmanības deficīta sindroms, bērni nespēja koncentrēties, nespēja noturēt uzmanību. Ļoti daudziem traucē šis troksnis, negatīvā attieksme, gan skolotāji mēdz būt nervozāki un bērni to sāpīgāk un jūtīgāk uztver uz sevi. Un tāpēc bērns pārnāk uz tālmācību, jo ikdienā ir cits dzīves ritms, ir dienas ritms cits, no rīta var nedaudz ilgāk pagulēt, nav jāsteidzās, nav jāpavada laiks lieka ceļā, un sākt savu mācību procesu tad, kad bērns jau ir pamodies. Bērns ir pamodies, apkārt nav traucējošu faktoru, un pēc kāda laika vecāki pamana vienu būtisku lietu un izmaiņu. Tā ir veselība. Bērni pārstāja slimot, pazūd šīs somatiskās reakcijas, galvas sāpes, vēders sāpes, lēkājoša temperatūra, bērni kļūst mierīgāki, var vairāk fokusēties mācībām un nereti arī sekmes uzlabojas. Ja, jo katrs var strādāt savā tempā, kādam ir ātrāk, kāds varbūt tieši no klātienes ir pārnācis, tāpēc, ka ir pārāk garlaicīgi stundās, jo ir jau izdevījis visu, sāp palikt garlaicīgi, sāp parādīties varbūt dažiem uzvedības problēmas, tāpēc, ka ir garlaicīgi. Tad lūk, tālmācība ir tā iespēja sabalansēt šo savu darba tempu un darba ritmu.